Bumba eksplodēja NATO iekšienē, jo Petrs Hegsefs šajā ceturtdienā 2026. gada 18. jūnijā ieradās Briselē. Un viņš tieši Eiropiešu sabiedrotajiem sejā pateica, ka alianse ir kļūsi par papīra tīģeri. Vienvirziena iela, kuras smagumu gadu desmitiem ir izturējuši Amerikas Savienoto Valstu nauda, karavīri un pacietība. Šī prasība tika izteikta NATO aizsardzības ministriem alianses galvenajā mītnē Beļģijā. Un tas notika tieši tajā brīdī, kad Eiropa arī steidz pastiprināt noteikumus pret nelegālo imigrāciju. Kamēr tirgus reaģē uz Trumpa vienošanos ar Irānu un samazina naftas cenu līdz aptuveni $74 par barelu ASV tirgū, šī situācija atklāja vēl lielākas pārmaiņas. Donalds Trumps piespiež sabiedrotos pārtraukt izmantot Amerikas Savienotās Valstis kā bezmaksas vairogu. Hegsefs runāja kopā ar ģenerālsekretāru Marku Ruti un nodeva vēstījumu, kuru daudzi Eiropas līderi nevēlējās dzirdēt. NATO nevar būt tikai komiteja, sanāksme, karodziņš un diplomātiska nota. Tai jābūt īstam spēkam. Ko Hegsefs atklāja NATO iekšienē? Kāpēc Eiropa tika iedzīta stūrī? Kā Trumps pārvērta militāro spiedienu, imigrāciju un naftu vienā varas demonstrācijā? Es tev tūlīt visu pastāstīšu. Ja tev patīk šāda veida tiešs un bez liekvārdības saturs, apsver iespēju abonēt, jo šeit šādi video ir katru dienu. Hegsefs paziņoja, ka sabiedrotajiem ir jāuzņemas savas republikas aizsardzība un brīdināja, ka Amerikas Savienotās Valstis pārskatīs savu militāro klātbūtni Eiropā. Šī runa notika NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē, un tā izvirzīja vienkāršu prasību. Tie, kas vēlas aizsardzību, ir jāmaksā, jāgatavo karaspēks un jāuztur saistības. Viņš teica, ka dažas valstis šajā izvērtējumā izgāzīsies, bet citas to izpildīs ar uzviju. Tas nozīmē, ka Vašingtona vērtēs bāzes karaspēku ieguldījumus, militāro piekļuvi, atbalstu krīzēs un eiropiešu patieso gatavību rīkoties, kad rietumu drošība būs apdraudēta. Sāpīgākā frāze bija NATO salīdzinājums ar papīra tīģeri. Hegsefs teica, ka pārāk ilgi alianse ir bijusi vienvirziena iela. Savienotās Valstis nodrošina militāro spēku, tehnoloģijas, izlūkošanu, lidmašīnu bāzes, kuģus, iznīcinātājus, kodola atbaidi un klātbūtni Eiropas teritorijā. Tikmēr daļa Eiropas dod priekšroku tērēt mazāk, vairāk sūdzēties un gaidīt, ka Vašingtona visu atrisinās. Donalds Trumps pieprasīja šo samaksu jau savas pirmās prezidentūras laikā Baltijā namā, un tagad ASV valdība ir pārgājusi no publiskas kritikas uz praktisku militārās struktūras pārskatīšanu. Šis spiediens neradās no zila gaisa. Karš, kurā iesaistīts Irāna, ir atstājis rētu NATO iekšienē. Saskaņā ar startautiskajām ziņām Hegsefs kritizēja sabiedrotos, kur neatbalstīja Amerikas Savienotās Valstis krīzes smagākajos brīžos. Tostarp arī tad, kad Vašingtonai bija nepieciešama piekļuve, bāzes, gaisa telpa un skaidrs atbalsts. Trumpa valdībai nopietna alianse nepastāv, ja viena puse lūdz aizsardzību bailēs, bet izvairās, kad pienāk laiks dalīt risku. Tieši tur izteiciens papīra tīģeris ieguva spēku. Uz papīra NATO izskatās milzīga. Izšķirošajā brīdī Hegsefs kritizēja tos, kuri dod priekšroku pozēt fotogrāfijām un atstāt militāro nastu amerikāņiem. Rutte centās saglabāt vienotības tēlu, taču sanāksme parādīja, ka vienotībai tagad ir sava cena. NATO nonāk posmā, kurā tukši solījumi vairs nav pietiekami. Hegsefa runā tika pieminēta NATO 3.0 ar reālu aizsardzību, stingru spēku un mazāku atkarību no Amerikas Savienotajām Valstīm. Tas tieši ietekmē Eiropas valdības, kuras gadiem ilgi uzskatīja Vašingtonu par automātisku militāro apdrošināšanu. Trumpa loģika ir cita. Sabiedrotais, kurš vēlas aizsardzību, ir jābūt sabiedrotiem arī praksē, ne tikai oficiālajos paziņojumos. Arī spiediens palielināt militāros izdevumus ir jūtams. Trumps jau bija izdarījis spiedienu uz NATO, lai palielinātu ieguldījumus aizsardzībā līdz 5% no iekšzemes koprodukta līdz 2035. gadam, ieskaitot centrālo aizsardzību un ar drošību saistītos izdevumus. Šis punkts mainīja sarunu alianses iekšienē. Iepriekš daudzas Eiropas valdības uzskatīja izdevumu palielināšanu par amerikāņu pārspīlējumu. Tagad, kad tuvajos austrumos notiek karš, Krievija izdarījusi spiedienu uz Austrumu Eiropu, droni trāpa Maskavai un Hormuza šaurumā draud enerģētiskā krīze. Rēķins ir pienācis. Eiropa saprot, ka paļauties uz citas valsts armiju var izmaksāt daudz dārgāk, kad krīze klauvē pie durvīm. Amerikas valdība arī parādīja, ka karaspēka pārskatīšana nav tikai retoriska draudu izteikšana.
Hegsefs minēja spēku samazināšanu salīdzinājumā ar maksimumu pēc 2022. gada un runāja par amerikāņu klātbūtnes atgriešanu iepriekšējos līmeņos. Tas nozīmē, ka Vašingtona var pārvietot daļu savu spēku, samazināt ieguldījumu noteiktās struktūrās un pieprasīt lielāku atdevi no sabiedrotajiem. Eiropiešiem šis brīdinājums ir nopietns, jo daudzas svarīgas spējas joprojām ir atkarīgas no Amerikas Savienotajām valstīm. Lidmašīnas, droni, izlūkošana, loģistika, pretgaisa aizsardzība un integrētā vadība. Hegsefa runa ieguva vēl lielāku nozīmi, jo tā sakrita ar politiskām pārmaiņām pašā Eiropā. Eiropas Savienība pieņēma jaunu noteikumu, lai pātrinātu to cilvēku atgriešanu, kuriem nav likumīgu tiesību palikt blokā. Šīs pakotne paredz tādus mehānismus kā atgriešanas centrus ārpus Eiropas Savienības, sadarbību starp valdībām un Eiropas atgriešanas rīkojumus. Pēc gadiem ilgas Trumpa kritizēšanas par robežas aizstāvēšanu, deportācijām un suverenitāti, pati Eiropa ir sākusi kopēt to loģikas daļu, ko agrāk sauc par radikālu. Šī migrācijas pavērsiena notiek ne jau nejauši. Kopš lielās migrācijas krīzes 2015–2016 gadā Eiropas valdības saskarās ar sabiedrības spiedienu pārslogotām robežām, stingru imigrācijas partiju pieaugumu un daļas iedzīvotāju sašutumu. Pretelitēm, kas runāja par uzņemšanu, neaprēķinot ietekmu uz drošību, mājokļiem, nodarbinātību un nacionālo identitāti. Trumps gadiem ilgi brīdināja, ka vāja robeža izmaina valsti no iekšienes. Tagad Eiropas Savienība mēģina atgūt kontroli, kad problēma jau ir kļuvusi par galveno tematu vēlēšanās, ielās un parlamentos. Abos gadījumos vēstījums ir suverenitāte. Valdība, kas neaizsargā robežu, bieži arī deleģē drošību citiem. Elīte, kas uzskata, ka visas problēmas var atrisināt ar Eiropas Savienības sanāksmi, arī ilgi nesaprot, ka bruņots pretinieks, karteļi, naidīgs režīms un nelegāla plūsma nepakļaujas skaistām runām. Hegsets šo realitātes pārbaudi ienesa NATO. Eiropas Savienība šo šoku piedzīvoja savā migrācijas politikā. Un Trumps parādās šajā visā kā līderis, kurš piespieda šo diskusiju pirms tā kļuva par steidzamu modes tēmu. Nafta pastiprināja to pašu virzienu. Pēc vienošanās starp Savienotajām valstīm un Irānu, amerikāņu naftas barela cena nokritās līdz aptuveni $74, kamēr Brent cena bija ap $78. Tirgus reaģēja uz pakāpeniskas Hormuza šauruma atvēršanas un enerģijas plūsmas uzlabošanās gaidām. Arī Dow Jones indeks pieauga pateicoties optimismam par vienošanos. Indeks virzījās uz aptuveni 52,000 punktu pēc nesena rekorda, kamēr investori reaģēja uz riska samazināšanos tuvajos austrumos. Šī daļa ir svarīga, jo parāda, ka Trumpa ārpolitika nepalika tikai militārajā jomā. Tā ietekmēja tirgu, naftu, investoru uzticību un inflācijas gaidas. Baltais nams vēlas pārvērst spēku ekonomiskā stabilitātē. Hegsets izdara spiedienu uz NATO, Trumps izdarīja spiedienu uz Irānu, naftas cenas krīt un Wall Streeta atviegloti uzelpo. Eiropas amatpersona reakcija atklāja neapmierinātību. Vācijā aizsardzības amatpersonas pauda bažas par pārāk strauju amerikāņu spēju izvešanu, jo Eiropa apzinās, ka vēl nav spējīga aizvietot Amerikas Savienotās valstis izšķirošās jomās. Šī ir pretruna, ko uzsver Hegsets. Daudz Eiropas līderi runā par stratēģisko autonomiju, taču, kad Vašingtona runā par klātbūtnes samazināšanu, iedegas trauksmes signāls. Salīdzinājums ar citām reģioniem palīdz saprast, cik liela ir šī prasība. Izraēla ir iemācījusies, ka suverenitāte prasa pastāvīgu gatavību, tehnoloģijas, izlūkošanu un ātru politisko lēmumu pieņemšanu. Austrum Eiropas valstis, kas atrodas tuvāk Krievijas draudiem, arī labāk saprot, ka aizsardzību nevar uzskatīt par greznību. Savukārt daļa Rietuma Eiropas gadiem ilgi atstūma atbildību, vienlaikus kritizējot Amerikas politiku un paļaujoties uz Amerikas aizsardzības jumtu. Hegsets šo liekulību izcēla publiski. Es esmu Milsons Alves, starptautisko attiecību speciālists, un mans mērķis ir katru dienu sniegt tev patiesu un precīzu informāciju. Ziņu saites ir atrodamas video aprakstā. Nospied patīk šim video, abonē kanālu un beigās ieskaties komentāros, lai vēl vairāk iesaistītos Milsona Alvesa kopienā.